Nevienam nebūs noslēpums, ja es teikšu, ka Latvijā populārākā investīcija ir ieguldījuma nekustamajos īpašumos. Un, protams, man šeit nav objektīvi izanalizēt katra individuāla investora nekustamo īpašumu savā nekustamā īpašuma projektā. Bet, jebkurš var apstīties, kāds ir ienesīgums institucionālajiem nekustamo īpašumu attīstītājiem, kur attīsta dzīvokļu kvartālus, tirzniecības centrus, loģistikas parkus un dažādu veidu A-klases birojas un tamlīdzīgus projektus. Paskatieties uz Bonavu, paskatieties uz 5 biržā tirgotajiem attīstītājiem Baltijas, tepat Tallinā un Viļņā. Un jūs redzēsiet to, ka viņu pēdējo 5 gadu akciju ienesīgums ir daudz sliktāks nekā kopējais Baltijas biržu indeks un katastrofāli sliktāks nekā vadošie pasaules un Amerikas akciju fondu indeks. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka šajā brīdī, šajā momentā institucionālajiem investoriem ieguldīt nekustamajos īpašumos ir nepavisam neizdevīgi, jo daudz izdevīgāk viņiem būtu vienkārši sēdēt un neko nedarīt un nopirkt Latvijas valdības krājobligācijas, nekā tērēt šo visu laiku, naudu un enerģiju. Bet laika mainās. Kādreiz bija labāk laika nekustamiem īpašumiem, šobrīd tie ir sliktāki. Ko dos nākotne? To mēs redzēsim, kad pienāks nākotne.